Labdien, skatītāji! Es steidzos atkal uz Apgādes zvaigznes ABC rīkoto pasākumu šeit, Latvijas Nacionālajā teātrī. Un šodien tur būs Valda Rūmnieka un Andreja Miglas vēsturiskā romāna Viestura zobens grāmatas atvēršanas svētki. Mazai intrigai uz grāmatas pēdējā vāka es lasu, ka uz Latvijas augstākā militārā apbalvojuma Viestura ordeņa iekalts gadaskaitlis 1219. Kā lab tieši šis gads? Lasiet romānu. Savukārt es šo jautājumu uzdošu grāmatas autoriem. Kādēļ uz Viestura ordeņa iekalt šis zīmīgais gadaskaitlis 1219? Droši vien tāpēc, ka mūsu senči izdarīja kaut ko ļoti varonīgu šajā liktenīgajā gadā. Un tad, kad bija Latvijas brīvvalsts un kad radās doma par Viestura ordeni, visi arī atcerējās to, ka viena no pirmajām, varētu pat teikt, pirmā īstā latviešu kauja notika šajā gadā pie Mežotnes. Grāmatā ir par zemgaļiem Tervetē 13. gadsimtā, bet interesanti, cik viņi bija vienoti vai atšķirīgi no lībiešiem, no latgaļiem, kuršiem, jo kopā mēs esam viena Latvijas tauta. Viņi bija gan atšķirīgi, gan daudz kas arī kopīgs bija. Zemgaļiem, acīm redzot, vairāk kopīgi bija ar kuršiem, jo viņi abi bija spītīgi un centās pasargāt savas teritorijas. Varbūt grūtāk gāja lībiešiem, arī latgaļiem varbūt arī bija sarežģītāka situācija. Katrā ziņā zemgaļi bija apņēmušies pastāvēt par sevi arī tādos brīžos, ja ir liels pārspēks. Un arī, kā mēs zinām no vēstures, vēlāk arī aizgāja uz Lietuvas pusi, jo izšķīrās labāk iet prom nekā ļauties sakautiem vai pazemotiem. Viesturs pamodās pēc murgu pilnas nakts. Patiesībā nomieris uzkrita tikai pēc 3 gaļiem. Traks nemieris plosīja viņas stāvu, ko līdz baigā ziņa par Viestura dēla Aļņa nāvi bija aptvērusi visu Terveti. Cilvēki pieklusa, bez vajadzības nerādījās Viesturam acīs, un tie retie vīri un sievas, kuri uzdrošinājās atnākt pie Viestura un izteikt mierinājumu vārdus, dzīva Viesturu vēl lielākā izmisumā. Mierinājumu. Viesturs bija piedzīvojis 100 nāvju un zināja tumšo ceļu uz pazemi. Viesturam nevajag žēlumu, Viesturam vajag, ko? Izeju no purva bez ceļa, kāpienu debesīs no akača. Bet tad Elma kārtējo reizi mīļi noglāstītām ar Viesturu kaistošo pieri, piepeši pateica to, kas bija kruzdējis Viesturā pašā, tikai liesma nespēja izrauties uz āru. Viestur neplosi sevi, aizej pie zintnieka. Viņš radīs tev mieru un apskaidros prātu. Ar kādiem literāriem paņēmieniem 13. gadsimts ienāk 21. gadsimtā šajā romānā? Pirmkārt jau ar sižetu. Otrkārt ar tēliem. Tur ir galvenais varonis Viesturs. Stiprais, spēcīgais, drošais, stabilais vīrs. Ir viņa sieva Elma. Abi divi ir pārcietuši 3 dēlu zaudējumu, bet nav salūzuši. Elma viņam ir stabils balss visos darbos. Tur ir jaunais Naris, nākamais Viestura pēcnieks, viņa māsas dēls. Tur ir zintnieks, kurš glabā tautas garīgo spēku un prātu. Ļoti interesants tēls ir Matijas, kurš būtībā ir latviešu zēns Mārtiņš. No Mārtiņa iznācis Matijas, un viņš sludina kristīgo ticību. Tāpat kā savā iepriekšējā darbā Kuršu vikingi, šie paši abi autori ir atdzīvinājuši daudzus senus vārdus. Man ir liels prieks šodien teikt paldies izdevniecībai Zvaigzne par šo skaisto grāmatu, kura ir kā zemgales māls un kur ir mūsu senču asins. Viņi patīkam turēt rokās. Un man liekas, ka viņi būs domāta tiem, kuri interesējās par mūsu vēsturi. Tas būs impulss vairāk būt bagātākiem ar mūsu vēstures notikumiem un būt lepniem par mūsu senčiem, kuri gadu simtos ir cīnījušies
par mūsu brīvību un neatkarību. Tā ir laba velte kareiviem un visiem tiem, kuri grib nākotnē būt Viesturu ordeņa kavalieri. Viens no pirmajiem viesiem, kurš ieradies uz grāmatas atvēršanas svētkiem, ir kāds kungs, kuram ir ordeņa, Viesturu ordeņa nozīmīti. Ordeni man piešķīra tad, kad viņi atjaunoja 2004. gadā, 18. novembrī, Jūras akadēmijā kopš 1999. gada mēs sākām apmācīt jūras spēku virsniekus, jo pirms tam Latvijā nebija tāda izglītība, tagad brīvā Latvijā. Un tātad, protams, tas pagāja diezgan ilgs laiks, 5 gadi, un tad, acīm redzot, bruņoto spēku vadība nolēma, ka es esmu cienīgs šo ordeni saņemt. Tā man viņi piešķīra. Jūs esat aicināts šīs grāmatas atvēršanas svētkos. Ar ko jums asociējās Viesturs un Viesturu zobens un leģendas, kas ir ap Viesturu ordeni? Viesturs tātad ir stiprs cilvēks, latvietis. Grāmatā ļoti daudz tēlu un arī dramatiskas līnijas un sižets, piemēram, par līgavu laupīšanu. Tās ir patiesas tradīcijas, jo vajag nolūkot meitu. Tad arī meitas vecāki uzzina, kādi ir līgavaini vecāki vai kārtīgi. Un lai būtu kārtīga dzimta, un lai būtu kārtīgas dzimtas turpinātāji, šādam tādam savu meitu kārtīgs tēvs nedos. Kad panācnieki bija gluži klāt, Dorns bargā balsi iekliedzās: ak, jūs peļus smerdeļi, tādus tikt sacirst gabalos un kambraiņiem izbarot, kam nozagāt mūsu skaisto meitu? Kāda zakšana, iesaucās viens no tērvnieku sargiem. Māre ir mūsu krietnā labieša Nāra radu bērns, un viņa jāiciemos uz tērveti. Veci piekri viņam rados nerimās Dorns zēni, un Dorns vērsās pie saviem dēliem: dursim ar šķēpiem vai nokapāsim ar zobeniem, lai atdod Mārai ar labu, iesaucās vecākais brālis. Dosim nekā, Jānis iesaucās. Tādu gaisa gabalu jājuši un tad braukt mājās pešā. Zēni, ņemam, Māri tuliņu, iesaucās Dorns un atvēzēja šķēpi. Paga, iesaucās Nārs. Lai taču Mara pasaka savu vārdu. Jāni, atsien Marai muti. Kad Marai muti bija atsieta, viņi iesaucās: vai zobaru vicināšanu uz šķēpu mešanu te nelīdzēs, es taču gribu precēties ar Jāni. Pirms 10 gadiem abu kopdarbs, tas bija kā lielais uzplaiksnījums prozā. Kuršu vikīgi. Tādā laikā žūrija, kā man atstāsta, bija brīnījusies un mēģinājusi zīlēt, kas ir autori. Un pēkšņi atver aploksni, Rūmnieks un Migla. Un darbs aizgāja pa visu Latviju lasītājos. Pa vidu bija izklaides literatūra abiem, ar kuru viņi uzrunāja sabiedrību. Un pēc tam atkal liela darbs – Čaks. Darbi nāk viens pēc otra. Paldies tiešām par to lielo gribu rakstīt. Un es pilnīgi iztēlojos, kā jūs to darat, lai gan tā īsti jūs nekad neizstāstat. Jo man liekas, ka tos visus pavērsienus un tās trakulības iztēlojas un tā grāmatas scenārijā pieliekamies. Tā varētu būt. Viena no mīļākajām izrādēm ir kavalieru viltība, kur bija 2 plēži. Viens no tiem plēžiem ir šeit. Un tad katrā nākamā vietā, kur viņi ieradās, tad spēlē vai viens vai otrs. Viens ir labais, un otrs ir sliktais. Kungs un atkal kalps. Un tā mēs ar Andrēju. Dažreiz Andrējs ir tas nekrietnība ievazātājs, un citreiz ir kalēsēs. Romāns ir labi lasāms. Un kas ir svarīgs šim laikam, ka romāns ir patriotisks. Paldies, mīļie rakstieri! Šoreiz runājot par Viesturu zobenu, par šo grāmatu un par šo periodu, tas ir ļoti, ļoti svarīgs mūsu cilvēkiem šodien un sevišķi jaunatnē. Bet mēs runājam par tām skaistajām dienām, kad valsts varēja lepoties gan ar savu varenību, gan ar saviem vadoņiem. Šī ordeņa devīze ir: esiet stipri un cīnieties.
Tātad tas jau pats par sevi jau norādīs, ka tev ir jābūt ikdienā stipram, ir runājot arī par ikdienas dzīves grūtībām visādām, viņš uzliek tev par pienākumu. Un nākošais ir norādījums skaidru un gaišu, kas tev jādara. Cīnies tādos veidos, kādi tev ir pieejami, bet nenolaid rokas. Ja romāns izlasīts, ieteiktu braukt uz Tērveti, apskatīt tās vietas, par kurām ir rakstīts šajā romānā. Bet, ja jums ir brīvs laiks, noteikti palasiet kādus jaunumus, ko izdevusi Apgādes zvaigzne ABC, par tiem noteikti tūlīt pastāstīs Vīka Ilbloka. Viesturas zobens, ko sarakstīs Andrejs Migla un Valdis Rūmnieks, ir brīnišķīgs avots, literārs darbs, kuru var izmantot, lai mācītos vēsturi, lai bērni to darītu ar interesi. Un zvaigznē ABC ir tapusi jauna sērija – Skolas bibliotēka. Pirmā, kas iznāca šajā bibliotēkā, ir Knuta Skujnieka dzejas antoloģija, kā ozola saknē pēc ūdens. Šai antoloģijā priekšvārdu bija rakstījusi Inta Čaklā. Ilonas Leimanes Vilkaču mantiniecei priekšvārdu rakstījis Viesturs Vecvagars. Pati autori ir bijusi grandāma Latvijas pirmskara laikā, un viņu liek līdzās Veronikai Strēlertei, Mirdzai Bendrupei, Veltai Sniķerei, Elzai Ķezberei. Tātad skolas bibliotēkā otrais sējums. Matemātikā jaunākā skolas vecuma bērniem atjautības uzdevumu krājums. Uz grāmatas aizmugurējā vāka ir teikts, ka tā ir noderīga bērnu vecākiem un skolotājiem, lai attīstītu bērnu loģisko domāšanu un spriešanas spējas. Bet arī bez skolotājiem un vecāku klātbūtnes bērni paši var risināt šos uzdevumus vieni vai pulciņā, un ja nav pārliecība par pareizo atbildi, tad pareizās atbildes ir grāmatiņas beigās. Franču ēdienas 71, brīnišķīgs franču ēdienas un tā recepte. Franču virtuvē ir raksturīgs, ka tiek izmantoti vietējie produkti, tie, kas aug tepat līdzās sezonālie, turklāt ēdienas tiek baudīts ģimenes lokā, tas ir process, tas ir ilgstošs process, tā ir apzināta bauda un dzīves tradīcija. Atkārtoti nācis klajā Daniela Defo romāns Robinsons Kruzo, šoreiz mīkstajā iesējumā, tātad arī lētāks. Ja kāds ģimenē vēl nav izlasījis šo brīnišķīgo klasikas darbu, te ir šis piedāvājums, un Šarlotes tīkls. Vaita romāns Šarlotes tīkls arī ir iekļauts skolas programmā, tā kā bērni to meklē, un tāpēc arī tas ir izdots, arī brošēts, tātad, lai lētāks. Šis bērnu romāns stāsta par kādu zirneklieni Šarloti, kura izglābj savu draugu Sivēnu Vilberu. Sensacionāla grāmata, kā tādu arī mēs to paņēmām savā izdošanas plānā. Sātana izdzinēja stāsts. Gabriele Amorts, priesteris, kurš praktizē eksorcismu. Viņu ir mācījis tēvs Kandido, kurš 36 gadus Itālijā ir praktizējis ļauno garu, dēmonu izdzīšanu. Autors saka, ka šī dēmonu izdzīšana ir zināmā mērā kā prakse bijusi mazinājusies, un pieredzējuši praktiķi šajā jomā ir bijis palicis pavisam maz, bet pēc šīs grāmatas iznākšanas, kad šī grāmata jau ir piedzīvojusi 10 laidienus, eksorcisms katoliskajā baznīcā ir atkal attīstījies. Un grāmatas ievadā ir teikts, ka parastie ļaunā gara padzīšanas veidi ir lūgšana un gavēnis, grēku nožēla un sakraments. Bet šī ļauno garu izdzīšana ir kā viens no veidiem, kā cilvēku atbrīvot, kā dziedēt viņa emocionālos ievainojumus, tātad cilvēku dziedināt iekšēji. Un kā ar eksorcismu var dziedināt un mitējas gan psiholoģiskās, gan fiziskās kaitas. To var lasīt gan, lai saprastu katolisko baznīcu,
saprastu arī tās vēsturi, gan arī grāmata ir mūsdienīga. Un, piemēram, šāds citāts. Dievs nekad nenoliedz savas radības. Tāpēc arī Sātans un kritušie eņģeļi, kaut arī šķirti no Dieva, saglabā savu varu, savu stāvokli, troni, kundzības spēkus, varas, kaut arī to visu izmanto slikti. Domājot par ļaunajiem gariem, no tiem bīstoties, īpaši izlasot šo grāmatu, tomēr nedrīkstam aizmirst, un uz to norāda arī šī grāmata, ka katram no mums ir savs uzticamais sargeņģelis, kurš pastāvīgi atrodas mums līdzās no dzimšanas līdz nāvei. Bet jūs ievērojāt, kad es ņēmu grāmatiņu, katrai grāmatai bija šāds violēts aplītis. Laimē 5000 eiro. Lasi un peldies naudā. Tāds ir šis intriģējošais aicinājums šobrīd Zvaigznes grāmatnīcās. Ja jūs iegādāsieties grāmatas ar uzlīmēm Zvaigznes grāmatnīcā, jūs saņemsiet šādu taloniņu, un šeit tiks iespiests zīmodziņš, un sakrājot šādus 4 zīmodziņus, jums ir iespēja pavisam drīz peldēties naudā. Un man gribētos teikt, ka Zvaigznes akcijas, kad mēs izlozējam Volkswagen automašīnas, vienmēr ir beigušās tā, ka mašīnu saņem sieviete. Varbūt tagad, kad piedāvājums ir laimēt lielāku summu naudas, beidzot arī kāds vīrietis varētu kļūt par laimētāju. Ja vīrieši lasīs, pirks grāmatas, viņiem tā iespēja varētu būt. Kāds gada skaitlis iekalts uz viestura ordeņa? Ja jūs zināt atbildi, mēs gaidām jūsu zvanus 25418 418 un pirmajam pareizās atbildes autoram šis romāns būs balva. Savukārt pārējiem lasīt gribētājiem visu nākamo nedēļu pēc šī raidījuma šis romāns jebkura apgādes Zvaigznā ABC veikalā ar 15% atlaidi. Varat skatīties mūsu raidījumus arī mūsu mājaslapā www.dzīvīte.lv. Savukārt es atvados, saku, lai jums jauks pavasaris un tiekamies jau pēc nedēļas. Atā!